Hello! Labdien, labvakar, labrīt! Viss ir atkarīgi, kurā mirklī jūs skatāties, jo YouTube var skatīties jebkurā mirklī. Un mēs arī aicinām, lai skatās. Šis bija diezgan stulbi, ne? Šitās sākšu no galva atkal. Hello! Labdien, labvakar, labrīt! Prieks jūs redzēt šeit, manā jaunajā raidījumā, kas nav tik jauns. Tagad ir jau 6. raidījums. Un ārpus karstas virtuve Gurmando. Te nu mēs esam manā mājā. Šodien viesis ir diezgan izcils cilvēks. Jāsaka, ne jau, ka tie iepriekšēji nebija izcili, bet mums ir šodien ir Juris Žagars. Juri, Sveiks. Elmār. It kā mēs tagad tālāk, ka mēs neesam runājušies pirms mēs tikāmies, bet ir Juris Žagars. Juris Žagars ir zināms kā aktieris. Jā. Modelis, skaistus, seks simbols, seksī vīrietis, Žagarkalna īpašnieks, jau cik 30? 23 gadus. Cik? 23. 23. Gandrīz 30, minus 7. Un Dailes teātris. Teātris direktors. Jā, nu jau 4 gadus, jā. Jā. Kā arī 3 zvaigžņu ordenu. Jā, tas bija jau, kad es vēl biju aktieris un tā tālāk. Tu par aktieru spēli dabūji to? Es nezinu, es biju toreiz aktieris un vienkārši mani tā kā nominēja un tad man piešķīra, jo es jau kā aktieris esmu visu mūžu, tas ir man pamatdarbs, ko es esmu darījis. Biznesa Žagarkalns, protams, tas ir tā kā, es nezinu, grūti pateikt, tas ir tā kā tev ir lulupica un šis ir tā kā papildus, kas tev ir priekam, dvēselē, sirdī un tā tālāk. Nu, kurš ir tas priekam? Tas aktieru spēle? Priekam ir Žagarkalns. Priekam ir Žagarkalns. Un aktieru spēle, aktieru darbs ir darbs. Tas ir darbs, tā ir pamatprofesija. Tas ir, kur tu uzliec tādu nopietnāku seju, kad strādā, jo tev ir jādara nopietnas lietas. Jā. Un, kad slēpo, tad drīkst... Tad drīkst smaidīt, jā. Tad drīkst smaidīt, jā? Jā, bet... Paskat, kas par zobiem tāmas ieskaties. Jā, bet ar to slēpošanu tas ir abrīnojami, ka... Kāpēc? Es domāju, ka tas ir ļoti līdzīgi kā tev tavā biznesā. Kad tev apkārt ir laimīgi cilvēki, kad tev apkārt ir priecīgi cilvēki, tajā brīdī, kad viņi bauda to, ko tu viņiem esi saražojis, vai to, ko tu viņiem piedāvā, tu gūsti baudu no tā, ka tas cilvēks ir priecīgs, ka viņam tas patīk. Un uz kalna vienmēr ir tā, es domāju, ka varbūt arī tavos restorānos vai pizzērijās, kad tu labi strādā, ka tu redz tiem cilvēkiem patīk tas. Tas ir tas, ka tas ir, man liekas, tas ir tas enerģijas apmaiņas mirklis. Kad tu, vienam tā ir tikai nauda, es zinu, ka tavs brālis, Andres, viņam arī bija restorāni. Arī restorāni, viņš viens no pirmajiem restorānu cilvēkiem, ko satika 92. gadā, kad saprāt šeit strādā. Un viņš arī tā bija, un es zinu pilnībā, ka viņš arī bija tāds, kas darīja to darbu, un kā es, tas ir tas mirklis, kad tu redz, ka cilvēki pasaka, paldies, bija garšīgi un forši un tā tālāk. Un tev tas ir ar aktieru spēli, vai tas ir ar slēpošanu? Tas ir gan ar aktieru spēli ļoti vienkārši tajā brīdī, kad... Es ļoti atvainojos, mums te ūdens arī ir, varbūt kaut kāda vajadzēja pat... Jā, starp citu. Ui, paldies. Paldies, jā. Vendens, jā. No tavā. No mana kalna. Starp citu, Vendenes ūdeni. Vendenes ūdeni mēs šaujam uz kalna snieglielgabalos, jo mums kalns atrodas tajā vietā, kur Vendenei visi avoti, milzīgi pazemes ūdens krātu. Tāpēc es vienmēr lepojos, ka man uz kalna vistīrākais ūdens ir. Jā, bet runājot par... Tas ir interesanti. Jā, tā ir. Bet runājot par to brīdi, kad tu saņem aplausus, tas ir apmēram tāpat, kā tu saki, ka tev cilvēki ir pie tevis pēduši un saka, klausies, bija forši. Un tā, kad cilvēki aplaudē zālē un tu redzi, ka bija forši, tas ir tas brīdis. Vai tā, kad uz kalna sabrauc cilvēku un tu redzi smaidu visiem, visi tā kā bērni priecājās, tie ir tie mirkļi, ka tu saproti, tā dēļ ir vērts ar to nodarboties. Bet tieši tā. Tagad vēl viens salīdzinājums, ja tā ir vai tā nav? Jā. Kad, teiksim, ne jau katru reizi tev ir stāvošā ovācija. Nav, jā. Un tas ir tas droši vien, tas ir... Es varu iedomāties, ka tas ir tas mirklis, ka tu zini, ka tu esi ļoti labi nospēlējis.
Vai visa komanda, vai visi, teiksim, sauc komandu, aktieru komandu? Aktieru grupa, jā. Grupa, jā. Kad ir stāvošā ovācija, un kad tajā mirklī tu jūt, un tad reizēm ir tā, ka tāpat kā ar ēdienu, teiksim, es zinu, kad latvieši nav tādi baigi uz komplimentiem momentāli, jā. Ja ir garšīgs, tad viņi pateiks, ja ir ļoti garšīgs, tad pateiks, kad ir garšīgs. Ja tāds vidu, zin kā tie vakari ir tādi, ir garšīgs, bet viņš nav tāds izcils kaut kāda cita reize, kaut kāda sanāk kaut kur, tad cilvēki ir tā atturīgāk. Un es domāju, tā varētu arī būt uz skatus. Tā ir uz skatus un uz kalna arī tā ir vienmēr, kad, teiksim, sniega kvalitāte nav tik laba vai laiks nav tik labs. Bet problēma ir sekojoša. Es domāju, tā ir tava problēma un arī mana problēma. Tāpēc, ka tavu ēdienu asociē ar Elmāru Tanni. Un saprot, un tev cilvēki noteikti atnāk pie tevis un saka, klausies, es pie tevis ēdu. Bija ok, bet nebija baigi forši. Ļotrēt. Jā, un nepieņemsim tajā brīdī, kad tu saki, ka nepieceļās kājās. Un tu jūties vainīgs par to, un tu momentā pieslēdzies risināt tās problēmas. Man tas pats ir kalnā, ka, teiksim, jā, tu zini, es slēpoju, bet tur nebija tik forši. Vai tu zini, es biju pie tevis Dailes teātrī, zini, ko man nepatīk tā izrāda. Un tu momentā personiski jūties atbildīgs. Jā. Bet tie brīži, kad tev pasaka paldies un ka bija baigi forši, tad ir vērts tajos brīžos dzīvot. Un tu saproti, ka tu nodarbojies ar biznesu, kuram ir personiskais tavs vārds, un no tā tu saņem gandarījumu, ka tu strādā labi. Emocijas, kas jāliek ēdienā, un aktieri spēlē tieši tas pats, ja tev viens atnāk ar grūtībām. Labi, ka viņš saka emocijas, kas jāliek ēdienā. Es pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu, bet tas ir brīnišķīgs formulējums. Emocijas, kas jāliek ēdienā, jo tas ir tik ļoti kaut kā nesavienams. Liekas, ēdiens taču ir ķīmija, šūnu un molekulu savienojums. Jā. Bet emocija, kas tur jāieliek, Elmar, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi, ko tu saki. Bet tas ir baigi svarīgi, jo tur ir tās reizes. Sevišķi es ievēroju, kad es agrāk cepu maizi. Es kādreiz Kanādā Mārtiņa Rītiņa strādāju, tad mēs bīdījām maizes vai cepto un pīrāgi un visādi šitādas lietas. Un maize, es ļoti jūtu, kad garstāvoklis ir slikts garstāvoklis ar maizi kaut kādīgi. Jo tā ķīmija, jo tā ir tā, kad ir tā reāla zinātne. Es nekad neesmu bijis, es arī nezinu, kā man mašīna strādā. Tu zini, kā mašīna strādā? Apmēram, jā. Labi, tu izkūtas. Jā. Jo citi zina, kā visi darbojas. Es esmu lietotājs. Tāpat kā es gatavoju, es strādāju, teiksim, atceros garšu sajūtas un kaut ko tam līdzīgas. Viņas liek kopā un mēģina izveidot kaut ko tādu. Citi, kam ir laba bioloģija, laba kaut kāda fizika, kaut kāda, es nezinu, kas tur vēl jābūt. Kaut arī matemātika un ķīmija, kas ir iekšā, kad viņi zina, kāpēc šīs lietas ir kaut kādas reakcijas, sevišķi tāda molekulārā virtuve. Es to nevarētu darīt. Bet tikai, ja strādāt ar kādu, tad lēnā garā vienkārši saprast. Bet ideja, man nekad nav interesējis, kāpēc tas tā. Es uz izjūtām strādāju. Tas ir ļoti forši. Tas ir ļoti forši. Es vienmēr esmu, mana tāda sektantiskā pārliecība ir tā, ka tas, ko cilvēki vislabprātāk pērk un par ko ir gatavi maksāt naudu, ir sajūtas. Un saprot, es nekad neesmu iedomājies, ka tiešām, kā tu saki, ka ēdiens ir vairāk nevis ēdiens, bet vairāk sajūta, ko tu saņem to ēdienu ēdot. Un tas ir kaut kas man tāds ļoti interesants un jauns formulējums, un es tam pilnībā piekrītu. Tas jauns. Tas ir man kaut kas tāds, tādā ziņā jauns, jo es esmu ļoti pragmatisks attiecībā uz ēdienu. Man liekas, ēdiens ir ēdiens. Tu galīgi nesi tajā gurmandā? Nē, es esmu, bet es netik ļoti. Kādreiz es nebiju, tagad es esmu daudz vairāk. Kāpēc tā tagad? Es nezinu, man kaut kā sieva ir nolikusi uz tām pēdām. Jā, kaut kā, jā. Pirms tam es biju diezgan vienkārši. Jā. Es atceros ar Andrēju, mēs kādreiz Stokholmā braucam uz Stokholmu 90. gados, slēpot braucam uz Zviedriju. Un Andrejs saka, Jūra, ka es tev aizvedīšu uz baigi labo vietu un kaut kur, uz tādu īpašu restorānu un tā tālāk. Un es tikai domāju, kaut mēs iet garām McDonaldam. Es vienkārši paņēmu burgeru un vienkārši pēstu. Tādā truluma pakāpē, bet pamazām tu tā izaug. Bet man tas ļoti patīk, ko Elmārs saka, emocija, ko tu ieliec iekšā ēdienā. Jebkurā lietā? Tā ir fantāstiska. Jo teātrī, protams, tu ieliec emociju, ja tas ir skaidrs.
kalnā, sniegā to emociju nevar ielikt. Tu vari ielikt kopīgajā pakalpojumu pakā, tu vari ielikt savu emociju. Nepiekrītu. Es slēpojos daudzēji. Tur ir arī, kad tu stāvi kalnā augšā. Nu jā, bet... Un kad tu esi augšā, un kad tu, teiksim, reāli, kad ir labā diena, saulīt, spīd, protams. Un tu uzkāps augšā un saki, šis būs labais. Un tu zini, ka tu jau tagad nobrēc, tu zini, ka tur var palekties uz tās trampolīņš, tur var kaut ko... Tur tā smukā meitene tur vienmēr stāv pie tā tu to sniegu neražo ar emocijas. Nestāv pie sniega lielgabalu un neraidu savas pozitīvās domas sniega lielgabalu. Jā, redz, tur ir tā lieta. Bet vienalga, protams, ka tā emocija ir milzīga nozīme. Un es domāju, ka vispār nākotnē un arī pasaulē, tāpēc, ka vispār jau varēs radīt roboti. Radīt emociju, to varēs tikai Elmārs Tannis un varbūt Juris Žagars arī kādā brīdī. Laimīgie posmi, ir priecīgie, ir veiksmīgie posmi, ir neveiksmīgie posmi. Nezinu, tev arī doši kādas neveiksmes arī ir bijuši, vai ne? Ne jau tu tikai vienkārši ja vienmēr veiksmi ir. Nē, protams, ka, bet vienmēr tev jābūt pateicīgam veiksmēm. Bet Andrejam, manam brālim, viņam bija 5 restorāni, no tiem 4 izputēji. Jā, bet tas ir normāli. Restorānu biznesos tā tas ir. Un viens Ozeris pastāv joprojām. Jā, kas ir fenomens. Jā, tur ir uzlikt kaut kāda kvalitātes. Tur joprojām. Ka tas ir fenomens. Jā, tāpēc, ka tur ir kaut kādas, es nezinu, tās ir sajūtas. Es atceros, kad Andrejs arī, tas ir interesanti. Andrejs teica, zini, ko man šitas bārmenis, man nepatīk, man viņš jāmaina. Es saku, kāpēc tev viņš jāmaina? Pasties, kā viņam tādas spalvainas, liels rokas, viņš tāds brutāls, tāds rūkšs. Es gribu tomēr tādu elegancais bāru un tam līdzīgi. Un tas bārmenis bija vissekmīgākais, visveiksmīgākais bārmenis, visvairāk spēja cilvēkus apmierināt, pārdot viņiem, uztaisīt. Tas spalvainais, jā? Tas spalvainais, jā. Tāpēc, ka viņš strādāja ar sajūtām, viņš bija unikāls ar to visu. Un Andrejs beigās teica, redz, kā es kļūdījos. Tomēr tas Džeks ir vienkārši superīgs, jo viņš ir autentisks. Es īstenībā negribēju runāt par tavu brāli, tādēļ, es domāju, par kādām lietām mēs runāsim. Es domāju, es runāšu par Juri Žagaru, tikai par tevi, bet es sapratu īstenībā klausoties, jo Andrejs bija, viņš tavs brālis, un viņš bija varens cilvēks un arī operas direktors daudz gadus, un restorāna īpašnieks un liels cilvēks. Un ne jau par to, bet es tā iedomājos, es diezgan bieži par savu tēvu, tēvs aizgāja kaut kā 5-6 gadu apkārt. Un man visu laiku, es nevaru apstāties viņu teiciens. Un es nesaku, ka tie ir mani teicieni, viņus ar mans tēcis vienmēr teica šitā, mans tēcis. Es domāju, ka tas ir kaut kā līdzīgi, jo tie labie cilvēki, viņi paliek iekšā un mīļi un tā tālāk. Un varbūt gribās kaut kā tur nolikt malā, bet tajā pašā laikā tāda liela daļa no dzīves. Vēl ir arī tāda lieta, ka viņi paliek ar savu kvalitātes standartu. Viņi kaut kā ir uzcēluši kaut kādu latiņu, te ir tas standarts, tā būtu jābūt. Un tad pēc viņiem vēl tas standarts tiek turēts. Man liekas, tas ir vissvarīgākais. Un ja tu aizēji un atstājies sevis kaut kādu kvalitātes standartu un tu pierādi un pasaki, var tā var, tad visi pārējie, kas pēc tam seko un saka, nē, tā nevar. Nē, tā var, jo ir tā izdarīts. Ja? Un tas ir atkal tas personīgais pieskāriens, personīgais touch, kas ir visās lietās. Es nezinu, kā tev, bet es no rīta pamostos un, lai es sāku darba dienu, man nepieciešams stresa injekcija. Man nepieciešams adrenalīns. Un tad vienalga, kaut vai man nav problēmas, es tūlītās pamostu un es izdomāju, par ko es varētu sacepties, par ko es varētu uzpsihot, jo es savādāk nevaru piecelties no gultas. Un tad es uzreiz tā kā uzpsihoju. Tu meklē kaut ko? Nē, smadzenes zemapziņā meklē kaut kādas problēmas, kuras vēl būtu jārisina. Es nezinu, es domāju, ka tas ir normāls tāds prāta status. Visu laiku būt aktīvā situācijā un risināt visu laiku problēmas. Tas ir normāli, Elmār. Tas ir visur. Tas ir tas, ko varam novēlēt arī skatītājiem, lai risina un šī ir nopietnākā saruna, kas man ļoti patīk šis formulējums. Novēlēsim skatītājiem tiešām tā. Atcerieties, 90% no problēmām ir risināms. Un 10% nav risināms, tās jūs nevarat ietekmēt. Man liekas, tas ir tāds
vispareizākais prāta stāvoklis. Principā varbūt pat vairāk nekā 90%. Un vienkārši ir jārīkojas, vai ne? Jā. Ar pozitīvam, un ejam iekšā. Bet man pēdējais jautājums, pirms mēs ejam iekšā, ir, kas tavs mīļākais ēdiens ir? Nu tā, sākās. Sākās, vai ne? Man nav tāda viena mīļākā ēdiena. Pilnīgi noteikti nav. Arī mūzika tev šeit nav viena. Nē, mūzika man ir. Bet labi, kad ir... Jā, mūzika man ir, bet man nav tāda viena mīļākā ēdiena. Man ir tikai ēdienu pieredzes, kuras es atceros un kuras patiešām, kā tu saki, emocionāli ir palikušas atmiņā. Un vislielākā pieredze man ir bijusi Taizemē. Mans dēls tur strādāja par pasniedzēju profesoru universitātē, un mēs aizbraucam pie viņa ciemos. Viņam profesors ir arī Japāņu profesors, kurš ir absolūts gurmāns. Un viņi saka, mēs tev aizvedīsim tēti uz vietu, kur mēs ēdam, kur ir vislabākais visā reģionā. Un es domāju, viņš vedīs uz restorānu, viņš aizved uz manas būdiņu ceļa malā, bet nožēlojam būdiņu pat bez toaletes, kur tantuks taisa ēdienu. Bet visu mūžu, visa viņas dzimta un visa viņas ģimeni taisīs tikai šo vienu tomjām zupu. Un tad tu saproti, ka tā ir gadsimtā atstrādāta recepte. Un šī tomjām zupa salīdzinot ar visām pārējām. Visām pārējām vienkārši bomba, ja? Jā. Es domāju, ka pilnīgi bomba. Siekls tek. Jā. Gribās. Bet mēs netaisīsim. Es būtu zinājis, vai būtu uztaisījis. Mēs būtu uztaisījis, bet labi, ka nē. Nē, tas ir tā. Paldies Dievam. Mēs ar gaļiņu sēdējam. Latvisks. Vīriešu ēdiens. Labi. Jā, ļoti labi. Ejam uz virtuvi. Ejam uz virtuvi, jā. Tagad. Aktieri, kā tu jūties virtuvē? Pilnīgi bezpalīdzīgs. Jā? Nopietni? Es neko neprotu gatavot. Neko tieši. Es omleti protu uzcept. Ģirds Česters, man liekas, ka viņš ienāca iekšā virtuvē. Tad viņam, man liekas, viņš ir arī tāds, man liekas, pagaid, tie ir aktieri. Man arī tā kā es biju raidījumā Dejo ar zvaigzni. Un visi tagad saka, pa ko tu nervozē? Kāpēc tu visu laiku esi televīzijā? Es saku, jā, bet tas ir tad, kad es daru to, ko es māku darīt. Šeit tagad man tās divas kreisās kājas. Labi, bet vīrietis virtuvē, kas gatavo ēst, ir ļoti seksīgs skats. Un es vienmēr esmu apskaudis tos vīriešus, kas ar tām savām rokām ņemās ar to gaļu un tā. Un es vienmēr esmu ievērojis arī, kā sievietes uz to skatās. Un tas patiešām ir ļoti efektīvi. Es tādā labā skaudībā. Laikās sievietes, kas tagad skatās, viņi skatās uz, teiksim... Nē, skatās uz Taņa rokām. Kas mums būs ko ēst vispār? Nekur ir lielo filē. Ok, sapratu. Mēs viņus sagriezīsim, lai būtu filē miņon, kas ir no vidus daļa labākais gabals. Jo daudz tagad saka, ka tas ir tikai filē. Bet man liekas, ka visdrošākais gaisa gabals, ja iztērē naudu uz lielo gaļu, tad šis vienmēr sanāks. Mums šeit, mēs uztaisīsim 4 steiks, no šitā varētu uztaisīt. Mums vēl būs sēņu mērts ar baltvīnu kreju mērcīt, kas būs no dažādām sēnēm. Mums šeit ir šitāki sēni, tās ir austeres, šitās ir mazās brūnās šampiņoni, kas tāds garšīgs ir, protams, vasarā var baravikas un vienalga visu, ko lietot, ja. Un mums jau pieliksim dāžnīt, lai tas vienkārši tā. Labi. Kaut kāda krāsa. Mēs šo gaisa gabalu, mēs viņu griezīsim. Mēs neko... Es saprotu, pazīties, kā tā sēna fila. Mēs griezīsim vienādos biezumos, apmēram tā. Bet mēs viņus izcepsim. Un es saprotu, ka tev nepatīk pārāk jēla. Jā, es kaut kā nē. Man sieva un dēls, viņi ir absolūti apsēsti, un tad viņiem ir tāda asiņu dzīres vasarā, ka viņi grillē to gaļu un faktiski tikai parāda uguni. Bet es tajās dzīrēs nepiedalos. Tu esi gandrīz veģetārietis, ja? Nē, es neesmu veģetārietis. Nē, man ļoti garšo arī zīvis, bet man ļoti garšo, kad ir gaļa ļoti labi pagatavot. Kolosāli.
Ja mums jāuztais sēņu mērķis, ko mēs varam sākt, Juri, tu vari jau savu no šausmīgi grūtu darbu. Paņem austru sēnu un vienkārši. Es jau cerēju, ka es ar nāzi kaut ko drīkstēju darīt. Es tev arī iedošu nāzi. Es augstos. Tu negribi, jā? Ok, šādi, labi. Jā, tas ir viens. Es šeit uz ātro uzlikšu vienu mazu ātru darbiņu. Es šeit pilikšu ūdeni. Un tā. Iebēšu sāli. Un tad austera sēnes vienkārši jāplēš ar rokām, ja? Tur Jā, es domāju, ka nav tur ir citi griež un tā tālāk. Tāpat kā gailins. Tu gailins griez, man patīk viņas plēs ar rokām, un tad izjūt to. Un šeit varētu, es te piebēru sāli, uz brokoliem, ja? Tas ir brokolīnī, šeit nogriezam galins nos, un es viņus vienkārši tagad gribēšu noblanšēt. Tas nozīmē, ka mēs uzvārīsim to ūdeni un apstādināsim pēc tam augstā ūdenī. Un tad viņš būs gatavs, šis ir viens tāds priekšdarbiņš, ko var izdarīt. Vai nav tā, jo gribas, ka viņš ir skošs, zaļš un skaists. Vai ne? Aha, tu viņus tā kā uzvāri, ja? Es tagad tā kā uzvāri, sadzētu planšēt. Un tad tu viņus augstā ūdenī. Tad mēs apstādināsim to, un tad mēs turpināsim. Un šie tā gaļa, tas ir ļoti ātri notiek. Un šī ir tā lieta, ko dāžiem arī tagad Ziemassvētku laiks, un tā cilvēki trako, kā to visu saliet, visu to galu, tā pa smuko. Ir lietas, ko var sagatavot iepriekš. Un tad pēc tam uzsildīt, kā piemērs. Bet ja mēs teiksim, nu tā, tas ir baigais stress virtuvē visu laiku. Bet tu gatavo vai negatavo? Nemaz, nē. Nemaz? Nē. Omleti? Tieši nemaz. Omleti es kādreiz uzcepu no rīta brokastīs. Es neprotu, es tiešām neprotu. Man tas talants nepiemīt. Es atceros pirms 16 gadiem, kad man sieva atbrauc no Anglijas, sāk dzīvot šeit, tad viņi pa telefonu man instruēja, kā jāgatavo ēst. Un es viņai zvanīju atpakaļ un teicu, viņi man lika uzvārīt kartupeļus, un es uzvārīju kartupeļus, un es viņai teicu, something went wrong. Un viņa teica, how is possible that with potatoes something can go wrong? Kā var something go wrong ar kartupeļiem? Tātad es esmu spējīgs pat kartupeļus salaist sačakarēt. Bet tas ir īstenībā. Bet tas vienkāršākās lietas ir, teiksim, tagad es gāju pavāru skolā. Tur bija eksāmens, tur bija ķīnieši, tur bija itāļi, tur bija viss. Un tagad bija eksāmens, tad šefpavārs viņš saka, nedod Dievs, ka tu dabūsi vārīt olu. Kāpēc? Jo tas ir visgrūtākais. Nemuldi. Jā, jo tā vārīt olu, zin kā, mēs jau cilvēki, mēs jau parasti cilvēki, mēs vienkārši vāram olas, un vāram, kāda viņi sanāk un tā tālāk. Ir cieta, vidēji cieta, mīkstā vārīt olu. Bet, kad tev šefpavārs saka, es gribu vidēji vārīt olu, un tas nozīmē, ka tas olu dzeltenums ir centrā, ka tā miziņa nāk nos perfekti, kad viņi ir... kad ārējā daļa nav pārcepta, nu tad tur ir visi, teiksim, tad aiziet kosmosā, cik daudz ūdens jāliek iekšā. Ok, tad tagad es nejūtos vainīgs, ka es salēju dēlī kartupeļus. Jā. Mēs šādos noblančos, un tas būs ļoti ātri. Kā viņš tik ātri te uzvārījās? Uzreiz. Es ieslēdzu elektrību. Tas ir interesanti. Interesanti štēli, jā. Mēs tikai liksim sāli, pipars, nedaudz olīveļu. Ok. Vienā pusē, otrā pusē. Olīveļas kvalitāte ir ļoti, ļoti svarīga, vai ne? Jā. Es filmējos oktobrī ar vienu grieķu aktieru kopā, un mēs runājam par grieķu salātiem. Un es saku, paskaidro man, kāpēc Grieķijā grieķu salāti garšo vienmēr citādi nekā jebkur citur. Vai ne? Mums ir tikai vienīgi eļļa. Viņš atved man eļļu tādu, kādu vajag, un tad grieķu salāti sanāk. Man jau liekas arī, ka viņiem tie dārziņi tiešām tas grieķu ēdiens ir tik vienkārši. Protams, mēs neaiziet kaut kādās baigās. Dārzeņi, jā. Bet tie dārziņi... Saulē. Zini kā, viņiem ir tā zaļā paprika, tāpat kā Latvijas zaļā paprika, ko mēs tā kā baigi nelietojam. Tā vienkāršā paprika. Jā. Veikali, tas biezais, bet tas šitais te. Jā, tas ir tāds veikali, bet tas, kas mums aug dārzos, viņš ir pilnīgi savādāk. Tad Grieķijā man arī likās. Nekur mums pasīs, ka man krāsa brīnišķīgi skaista. Vai ne? Un mēs šo visu apstādinam. Mēs arī gribam, lai mūsu dārziņi ir kraukšķīgi. Tad tu tikai vienu sekundi tikai uzvārījās ūdens un viss, un tu viņu uzreiz apstādini, ja? Vairāk kā 1 sekundi, tur bija varbūt minūte. Varbūt es drusku pa maz, bet man arī patīk, ka viņi ir kraukšķīgi. Man tādu krānu vajag mājās. Vai tev šitā krāna vajag mājās? Viņš ir baigi labais. Es zinu, jā.
Juris Žagars grib šitādu krānu mājās, varbūt kāds viņam var uzdāvināt. Jā. Ok, labi. Kāds teica, sāls un pipars, ko mēs gribam pēdējā mirklī likt visu. Ja? Jā. Tagad es uzbēru sāli šī, paskoties šo te. Rekā. Cik interesanti. Skaisti, ja? Es šito pirmo reizi redzu, ka tā dara. Zinu, ko es šito nekad nedaru. Ok, sapratu. Tā, kad es sāku gatavot, ka mums tā teica, ka tā jādara un tā tālāk, tad es darīju reizēm, tad, kad man ir reāli diezgan daudz, tad to ledu var uzšaut. Viņš vienkārši apstādina, mēs gribam to zaļumu, vienkārši apstādināt, viņš ir tik skaisti un forši. Tā, mēs uzliekam sāli. Es izdarīju vienu lieku, ko es parasti nekad nedaru. Es uzbēru sāli, pirms es lieku uz cepeškrāsni. Es vienmēr lieku pēdējā mirklī, zinu, kāpēc? Nu? Lai nav tāds šausmas, kas man tagad ir, kas nevar atcerēties, vai es uzbēru sāli, vai es neuzbēru. Es sapratu. Un tad es parasti tieši pēdējā mirklī, mēs vēl te uzliksim, es uzliku olīvēju, karstu panniņu būs, un mēs vēl drusiņi gribēsim Un šī tā panniņa speciāli gaļas cepšanai, ja? Jo viņai tādas rieviņas ir, ja? Šitā ir speciāli gaisa cepšanā, ko es nopirku vienā krāma tirgu. Par 1,5 eiro. Es biju tik priecīgs, es viņu redzēju. Man liekas, kas par kaifu vienkārši, ka tu atrod kaut ko tādu. Kāpēc tai panniņai jābūt tādai izstāst man? Nu, tās tāds rieviņas, tas būtu iekšās, tas būtu dabūt tādu grilla efektu apmēram. Okay. Vienīgais mums nav baigāk grilla efektu Lietu. ventilācija tieši šī vietā. Bet mēs, principā, ko mēs gribam šeit izdarīt, mēs vienkārši vēlamies apraut to gaļu, kur nozīmē apraut. Mēs viņu apraujam, lai viņš paliek brūns no ārpuses, ja? Jā. Un lai suliņas paliek iekšā. Tur ir tā štelna, tā māca. Mēs negribam cipiņu tagad uzliekt, un sāksim bastīt un darīt visādas lietas, ja? Nē, mēs tagad varam tā. Mēs pagaidām, kamēr izmetīšu to ārā. Pagaidām. Tad vienreiz pēc par rievi, mēs varam pagriezt, lai mēs dabūjam tādu smuku. Bet es šo YouTube'ā es to varēšu parādīt savai sievai arī, kā to dara, ja? Kā tu to dari? Nē, kā tu to dari. Kā es to dari? Tas raidījums būs skatāms, vai ne? Šitas būs YouTube. Ļoti labi, ļoti labi. Mēs varam norekomēt tagad. Ļoti labi. Skatīties YouTube. Nē, viņi jau skatās YouTube'ā. Tā. Mēs vēl dažas sekundītes, un tad tu varēsi pārnēst uz otru pusi. Ok. Sēns tev ir, es paņemšu. Un kas tas bija apakšā, ko tu uzliki? Es uzliku timjānu, labi smaržo, Timjānu. ne? Ļoti labi. Un kā tu vienkārši pēc sajūtām to laiku, cik ilgi tu turi, ja? Un kas tev tas ir, kas tev tie par Daudz, cipariem? ko es varētu izdarīt. Tā ir temperatūra? Jā, bet šis ir tāds līdz... Nē, viņš ir ļoti karsts. Un es zinu, ko mēs izdarīsim, mēs vēl uzliksim. Šito varēja daudz ātrāk izdarīt, bet ieliksim šeit. Vienkārši nogriež un cep un viss. Un ieliksim drusiņu olīvēju iekšā, ja? Ok. Un to gaļiņu varētu tagad apgriezt. Ok. Paskaties. Very nice, Mr. Žagars. You are cooking, baby. Jā. Looky. Mr. Žagars is cooking. Hello, kā tev sieviņu sauc? Trudy. Trudy? Hey, Trudy, how you doing? Check this out. You're going to want some of this steak at home. Bet man tas bija jāsaka ar angļu akcentu. Jā. Viņa ir anglēt, ja? Anglēt, jā. Oh, Trudy, how are you? Listen, love. Yuris here is doing a great job. Does she call you George? No, Yuris. Yuris, he's doing a fabulous job. Check this out. Wonderful. Look at that. The meat is looking just lovely. Bloody well, she is great. You gotta like that. Yuri! Nu, vienreiz. Kas man ar tiem ķiplokiem jādara ir? Tikai Ilona man var to teikt. Kas man ar ķiplokiem Viņi var jādara? arī atstāt. Mēs tagad liksim, mēs varam arī atvērt viņu uz otru pusī. Ok, šādi, Mēs jā. liksim iekšā cepeškrāsnī. Viņš ir jātur šādā veidā, ja? Tas Jā, ķiploks. šis ir viss, ko mēs gribam darīt, un es to likšu cepeškrāsnī. Tu tā kā drusku apcep un te tu liec cepeškrāsnī. Jā, un rekā mums gaļiņas smuk, skaisti iet iekšā. Tiešām labi izskatās. Un tas Jā. tev ir siers, es skatos cietais siers. Cietais siers mēs pieliksim pie mērcītes, viņš palīdz drusiņi biezināt un tajā pašā laikā To garšu intensīvi. garšu to umami. Tu zini, kas ir umami? Kur tu pērci sieru? Sieru? Visur.
Galvenais, teiksim, kad es pērku šādu tieši Parmigiano Reggiano, mēs gribam redzēt, ka šī maliņā ir Parmigiano Reggiano, ka tas nozīmē, ka viņš ir no rajona, no reģiona. Tagad mēs lietosim olīveļu, un mēs jau varēsim sēnes. Es domāju, ka tas mums baigi daudz, bet liekam iekšā. Okay, liekam iekšā? Jā. Šitāki sēnes. Man arī patīk, es visu laiku domāju par formām, kā kaut kas izskatās, vai ne? Šitāki sēnes, mēs viņus ieliksim vesels, tā, mums viņus nav baigi daudz. Tad mums ir tās mazās pogu sēnes, tos arī ieliksim iekšā. Man nepatīk mazgāt sēnes, viņas tur ir notīvi, bet es tā baigi nebaidos, ja drusciņi tur kaut kāda zemīte ir klāt. Man liekas, tas ir dabiski un skaisti. Varbūt es drusciņi dumšas, viņi tādu man patīk. To, kad mazgā, ja mazgā sēnes, paliks slabs, sasūcās ar ūdeni, mēs nedabām to pašu efektu. Tā, sev iedošu vienu lāpstiņu. Jā, hop. Tā, un es tik maisu, ja? Nē. Jā, bet palaisiet. Uzbēsim sāli. Viņš jāmaisa, ja? Uzbēsim sāli. Sēnes mīl sāli, vai ne? Izskatās tagad baigi daudz, bet sāls gan ir tā lieko, man vienmēr liekas, ka vajag ar rokām. Es zinu, ka citi liek ar karotēm tā tālāk. Bet sāls ir tāda lieta, kas ir visgrūtākā garšviela, ko izmantot, vai ne? Ja pa daudz nav labi, pa maz arī nav labi. Pa maz tad cilvēks saka, nezinu, vajag uzreiz labi. Pa daudz uzreiz, tad jūras bija iemīlējies. Jā. Elmar, ar to es redzēju Greenaway filmu The Thief, the cook sees his wife and her lover. Nē, es redzēju, sen tā ikoniskā filma, es vakar skatījos. Atceries, noskaties lūdzu vēlreiz. Fantastiska filma, bet tur viss notiek virtuvē restorānā. Un tur tieši vakar es skatījos, un tas kā... Vakar tu skatījos? Jā, vakarā es noskatījos. Tu tev parādi man kādu kritiņu? Nē, es nevaru tev parādīt, bet tad fantastiski virtuves aina. Tāpēc, ka mēs uzrakstījām Greenawayām un domājām, ka varbūt viņš iedos savu skriptu, mēs gribējām taisīt pie sevis teātrī, un viņš atbildēja, ka viņš labprāt iestudētu pie mums teātrī šo savu ikonisko filmu. Tagad mēs ar viņu runājam, bet paskaties, tāpēc, ka tur ir virtuve, paskaties, lūdzu. Ieliksim vēl timjānu šeit, nevis timjānu, bet rozmarīnu. Rozmarīnu. Kad sāk piedegt, kas jādara? Jālai eļļi klāt ir vai ne? Kad sāk piedegt, tad ir temperatūru samazināt. Eļļiņu tur ir, jo viņš jau sasūcās. Jau smuku sāks izskatīties. Jau izskatīties. Man gribēs padzērties, man ir savu smuku. Jā, man vajag ūdeni arī. Jā. Es jūtas gan runā daudz, vai ne? Man ir šeit patīk. Es nevar ticēt, ka mēs neesam satikušies ātrāk kā īsti un runājušies. Es gribēju drusciņu sipots un jauc. Pašās beigās. Gribēs beigās? Kā tu proti sagriezt tā? Kā tu neiegriezt pirkstos? Tu esi kādreiz sagriezt pirkstus? Jā. Tu laikam visi pavāri tā dara, ja? Visi tā dara. Bet šitas ir jāiemācās. Vismaz šitā te griezt kaut kādīgi, lai tev būtu ētāk un jautrāk. Jā. Nāc pakapāt. Ew, nē, es šito nepratīšu, nē. Parādi, kā tu to dari? Un vienkārši šitā. Labi. Sēnes mums ir. Dievs, cik es skaistulīši. Nevajag kaut. Vienu šitā apēst. Tā? Kā ir labi? Jā, forši. Šājiem iekšā dosim ķipa. Es domāju, tas būs par daudz. Paņemsim tikai no nāžas gaužas. Jo? Pa daudz, un ko tas nozīmē? Man negribās par daudz. Tu gribas ķiplot, stādāt apkārt par dienu. Es domāju, ka mēs ieliekam tos mēs... Aizlidoja viena sēne. Un tas būs viss. Kāpēc tu brūnos šampiņonus lieto nevis baltos? Šis bija labs jautājums. Jo man likās, ka tu teiksi, ka tās baltie šampiņoni nav tā. Tu varētu man palīdzēt ielikt šim tad grodā. Mēs vienkārši noliksim maliņā tagad. Protams, varētu liet citu pāni, bet lietosim vienu pāni. Okay. Mēs noliksim maliņā, kamēr mēs taisam mērci. Okay. Tie šampiņoni arī ļoti īsi jācep, vai ne? Kā tagad tu darīji? Tagad mums ir dārziņi, tas brokols ir gatavs.
Mūsu sēnes ir gatavs. Jā. Gaļiņa cepās. Rekur tas, kas ir piededzis, mēs pieliksim baltvīnu. Jā. Var šo te pakasīt. Un es pašķitu pakastās, kas ir. Okay. Garšamīgi dabūjam. Redz, cik interesanti, ka tu tieši otrādāk. Tu nemazgā to pannu, bet tieši to garšu, Es nekad nemazgā pannas. Es tāds joks. Es saprotu. Pēc tam vēl drusku Tas ir interesanti. Šitas man Un patīk. mēs uztaisīsim garšīgi to vīnu. Kas tas bija, ko tu piebēri sāls? Sāls. Labi. Un kāpēc tev sāls ir divās tādās? To triku var neredzēju. Šis būs, šitas trudī. Tipar. Kāpēc tev ir divi? So Trudy, check this out. Is that sexy or what, baby? Come on. Paklausies, kāpēc tev ir divas tās buņģas ar sāli? Divas? Jā, kaut kāda starpība tam sālim? Parasti man ir vienā ir cukurs un vienā. Nemoldi. Jā, bet tagad man ir tikai Sāls, ok. Es domāju, ka varbūt specifisks sāls kaut Ko kāds. mēs izdarījām šeit? Mēs paņēmām to baltīnu, mēs novārījām. Tā kā saka, un tagad mēs liesim šeit klāt. Man ir Saldais krējums. saldais krējums. Un pasadies, cik smuki. Ok. Un mēs šo te drusiņu dabūsim, lai viņš vārās. Jā. Jā. Tad būs tas ir garšīgi to mēcīt vispirms. Mēs ķiplociņu mēs jau pielikām, vai ne? Jā. Mēs vēl pierīvēsim Parmigiano Reggiano. Ok. Zini, kas ir forši, ka tev nepatīk jēla gaļa, ka es tā baigi neuztraucos, ka man būtu tā kā visgrūtāk ir tā kā tāda vidēja jēlas, kad cilvēki pasūta restorānā. Un tad tev nedrīkst pārcept. Nedrīkst pārcept, tad ir čau. Bet ar tevi, Ir vienkārši. jā, mans tēts arī bija tāds, ka garšoja ļoti labi izcept gaļu. Nu, izskatās labi. Izskatās tiešām labi. Zini, kā mēs darām, tā nedrīkst darīt. Ok, jo? Nu, pagaršo. Un kāpēc nedrīkst darīt? Nu, zini, kā cilvēks skatās. Baigi Tur forši. saviem pirkstiem, viņi tur lien iekšā. Ok, labi. Tā. Ieliksim uz sēnītes iekšā. Izskatās jau labi. Izskatās tiešām labi. Kurš šitas? Tas tā eglīte. Kas tā ir? Tas ir ļoti skaists eglītes, ne? Klausies, tev tā kā Ziemassvētki. Vajag aiziet pie Ziemassvētku eglītes. Mums ir tā kā Ziemassvētki. Elmar noplūc kādu gabaliņu un piemetai sēnē. Tas būs labs šovs. Kas iedē? Noplūc kādu skuiņu no Ziemassvētku eglītes. Ok. Tagad. Ļoti labi. Jā. Juri, šī ir Tas labi. ir Ziemassvētku sēņu mērce. Tas ir specifiski un Tas tas pilnīgi maina garšu. Fundamentāli tas ir pavisam Finger cits. to rozmarīnu, vai ne? Jā, Liekam iekšā. klāt. Liekam iekšā. Ziemassvētku. Jā, no mūsu. Tas Mūsu ir īpašā recepte. jā, reģionālā ēdiena Reģionālā, gatavošana. Labi, es izņemšu gaļiņu, paskatīsimies, Jā. kā mums tur izskatās. Bet, Elmar, tu tiešām pēc sajūtām, vienkārši nevis pēc laika lietas to gaļiņu. Nu, tā. Okay. Mēs arī varēsim paskatīties, bet Bet kā tu vari nokonstatēt? nu, ir viena tāda lieta. Jā, Mums ir roka. roka, sapratu, un ir nāzis. Mums ir roka. Jā, Re, kur ir jēla gaļa. jā, Ja? Un citreiz saka, šitā te tur, ja? Re, kur ir jēla gaļa, ka viņa tāda mīksta ir. jā, Nu, vairāk šitā te. Un tad mēs ejam vairāk pa to, kā savu delni, ja? jā, jā. Pasies, te ir Ok. tāds vidēji jēls, ja? Vidējs, un te jau, kur ir tāds cietāks, ja? jā. Mums ir labi cepts. Tev pataustam, kā mums šeit ir tagad. Nu, tas ir cepts jau. Mēs varam vienu, paņemsim vienu, kur griezīsim vaļā. Lielāko, jā. Un apskatīsimies, kā tur izskatās. Un tad tu man pasaki, vai tu gribi vēl? Klausies, bet man liekas, ka ļoti labi, ne? Vai tu gribi vēl? Varbūt drusku vēl. Tā foršā lieta ir, kad mēs izņemam ārā. Mēs izslēgsim šo. Jā. Tā foršā lieta ir, ja mēs izņemam to gaļiņu ārā, mēs viņu apskatāmies, mēs varam redzēt. Bišķi sārtumiņš, jā, labi. Un tev atstāst. Un man jau iešauj Un iekšā. tev ieliks iekšā. Un šī ir tāda normāla praksa, ko mēs varam darīt. Tāda, Lai cilvēki- kā tu pēc tam to siltu dabūsi? Nu, viņš jau tagad arī īstenībā reāli atpūšās. Mēs viņu varētu arī uzlikt foliju, ja mēs gribam. Bet viņš tagad atpūšās, tas nozīmē, ka īstenībā šī ir viena laba lieta. Lai viņš druskuņi atpūšās. Es varēšu pēc tam pagaršot gan šo, gan to ilgāk cepto? tu nevarēsi. Nedrīkstēs. Tu nekādīgi nevarēsi. Un tagad tu brokoļus uzcepsi, jā? Jā. Viņa ir gatava, taviem vēl cepās. Mēs Jā. visi sagatavojam tos mums viegli.
ātri apcepsim olīvējā. Principā es varu gatavoties uz šķīvju sakārtošanu. Klausies, bet baigi ātri tas sanāca. Čik un... Tas tāds čik un... Tā. Super. Es iemācīju jauniešiem šitā tēt mācu. Es lidoju ārprāt. Nemāc. Mēs darīsim pamēģināt. Nē, es te viss izgāzīšu. Viss sačakarēšu. Puree, check this out. He's gonna look at that. Tagad drusciņi noliec uz leju. Es izmetīšu ārā un tad būs viss pa grību. Nē, neriskējam. Pēdējo lietu uzsildīsim šo te. Bet tā gaļa nav jāsilda tev. Gaļiņa tagad būs pietiekams silta, es domāju. Tavējā tūlīt nāks ārā. Nu, Juri. Tagad? Tagad liekam. Tagad taisīsim dizainu. Okay. Liksim sēņa mēdz ar sēnēm pa vidu. Tagad ir tā svarīgākā fāze, kas ir dizains, pareizi? Jā. Okay. Un tēmos mēs varam māksliniecis. Man doma ir tā, ka mēs liekam sēņa mēdzi pa vidu. Jā. Katru šķīvīt, liksim brokolus apkārt. Okay. Liksim gaļiņu pa visu. Ok, rādi. Nu, tu rādi. Ok, labi. Es ko es runāju? Es nevaru visu darīt vienkārši viens pats. Tā. Labi. Tas arī droši vien ir jau pietiekami daudz. Jā. Ja varēsim drusīgi mērcīdoli uzlikt pēc tam. Jā. Uzliksim 3, 5 gabals. Cik tu gribi? Nu, labi, teiksim 3. Tā mums kaut kā tā suliņa arī vēl tur ir, ja? Jā. Nevis suliņa, bet... Nē, citi. Ok. Vajag mums novārījās, vai ne? Drusciņ pa strauji. Bet izskatās garšīgi. Izskatās ļoti efektīvi. Es domāju, ka arī būs labs. Vai ne? Jā. Re, kur ir? Tavi. Nē, šitie ir mani gabali. Šitie tavi? Uzliksim. Pa virs, ok. Šitā. Ok. Varbūt uzstāsim kaudzīt. Tad Jā. vēl kādu sēnīti uzlikt pa virs viņam. Man patīk tas dizains. Šī tā jautrākā fāze ēst gatavošanā, vai ne, ka tu taisi dizainu? Pareizi? Jā, man patīk. Bet tu pirms tam esi izdomājis, vai tu vienkārši improvizēji? Es tagad pilnīgi improvizēju. Okay. Es pat pieliku vēl klāti, man liekas, man šitie garšo. Tad varbūt arī gribās. Labi. Un es atnākšu tavus steikus paņemt. Nu tā, paņemsim, uzliksim uzreiz. Mēs varam vienu ķipociņu uzlikt. Ok. Vienu ķipociņu uzlikt šitā te. Uz ķipociņš var arī drusiņi ilgāk, bet redzēsim, vai gatavs vai nav. Tagad redzēt, tas ķipociņš ir gatavs, mēs gribētu viņu reāli izspiest ārā. Redz, cik tu forši dari. Tā, ka mēs to pēdējā miklī darījām. Viņam vēl kāds 15-20 minūtes, lai viņš būtu rīktīgi miks, viņš pat negaršo pēc ķiplokiem. Okay, Tad vēl vajag kādu garnējumu, ja? Kā tad ir? Ok, garnējums ir kas? Ir šitas te? Tas sēnīt tad visu vēl tu gribēji? Un kas tur bija tām skujām jādara? Tas skujas. Mēs liksim, ja? Jā. Tev kāds sēnīt tad visu vēl negrib? Nu, uzliec sēnīt pa virs. Bet atstāja arī čaļiem. Atstāja čaļiem. Atstāja čaļiem viņi mērcīt. kārtīgi strādā. Ok. Un šito mēs tā kā O! Ziemassvētku skaņās. Tas ir Ziemassvētkos bērēs kristībās. Vai ne? Jā. Tu gribēsi arī nogaršot? Jā. Bet es varu pateikt vienu lietu. Šitas diezgan tīrs ir. Tad, kad man bija UFO šeit ciemos, mēs viņiem karinājam dilles aiz ausīm. Ja tu nebūtu, ja tu atļausies, es gribētu šis skujas tev ielikt iekšā, lai varētu parādīt, kas par cilvēku, kas par viesi. Amazing! Ok. Kā te būs? Nu, es ceru, es tā ļoti... Klausies izcili. Man ir vienkārši fantastiski. Mērcīt ļoti labu. Man vienmēr patīk pipari vēl. Kā mēs varam redzēt arī taugāju? Elmār, bet tagad es gribu taugāju pamēģināt. Tā, šī Jūs Silvijas? garšo arī tāda. Nu, ja šī tā, tad
Es gribu tavu gaļu pagaršot. Okay, un? Vai ne? Vai labi, ne? Bet es par ko brīnos? Jā, Tā gaļa ir tik mīksta. Tā Kā ir filē. tu vari iztaisīt tik Bet mīkstu? tieši tā, kā mēs izdarījām. Tas viss, kas tev jādara mājās. Tas viss, kas jums ir jādara mājās. Jāatbrauj. Sepeškrāsnī iekšā uz kaut kādiem 170–175 grādiem. Pieskatiet, izņemiet ārā, var pačakot. Bet katru reizi, kad mēs iegriežam, nav labi, tad tās sulītes tek ārā. Nevajag tur čakarēt to gaļiņu, tā kā tagad visu laiku spiest un tā tālāk. Ja tas sulītes mēs gribam, lai viņas paliek iekšā. Pēdējā mirklī liekam sāli un piparu virsū, lai salas nevelk sulas ārā. Un Bet tā konsistence ir vienkārši fantastiska. Es patiešām biju stipri nobijies. Nē, es biju nobijies no tā, ka man vajadzēs pietēlot, ka man tas pusjālais garšo, bet tāds tavs patiešām ir izcils. Nē, nopietni. Jo es vienmēr kaunos. Sievai pateiks, Čuri, I'm gonna go work with this chef today. I don't know. I don't think I'm gonna like his food, you know. But she said, Yuri, just go and enjoy it. It's gonna be great. Come on, love. You're gonna love it. Nē, tā neteica. Es vienmēr kaunos par to, ka man tie pusceptie steiki negaršo. Un tāpēc es bišķi pārdzīvoju, bet tas patiešām ir izcils, Elmār. Jā? Tas ir izcils, vienkārši izcils. Super. Un Elmār, tagad kā mēs darīsim? Tātad, tu jūtami uzlaboji manas ēst gatavošanas prasmes, jo no pilnīgas nulles tu parādīji, ka es tomēr kaut ko varu izdarīt. Tagad es būtiski mēģināšu uzlabot tavas slēpot prasmes. Un tā kā tu jau slēpo, tad Žagarkalna slēpošanas skolas instruktori tev parādīs dažus tehnikas trikus, tā kā tu te rādīji tos dažus trikus, kas tev pilnīgi noteikti padarīs tavu dzīvi daudz laimīgāku. Sāku man ir pilna mutes, nevar strīdēties pretī. Būs forši. Nevar sagaidīt. Yes. Kā ir? Ļoti labi. Ļoti labi. Kas jādara, ir jākāp ārā no dīvāna un jākāp uz kalnu. Žagarkalnu.